Šobrīd skaidri jāpasaka, ka šodien reālu draudu no Krievijas puses Latvijai nav. Militāra drauda es runāju. Ja? Bet teorētiski, protams, šādi draudi varētu pastāvēt. Un viņi pastāv. Visa pamatā, mūsu laimes pamatā, mūsu drošības pamatā, pat arī mūsu labklājības pamatā ir uzticība. Un mums visiem ir jāatzīst to, ka Krievija ar savu rīcību Krimā un Krievija ar savu rīcību Ukrainā ir šo uzticību Krievijai ievērojami vājinājis. Drīzāk pat teiksim, ka šobrīd uzticības Krievijai nav, un tāpēc mēs arī runājam par šiem pat teoretiskiem draudiem. Jo, teiksim, 1 gadus 5 atpakaļ šī uzticamība bija daudz lielāka. Varbūt pat gadu atpakaļ šī uzticamība. Un ir jārēķinās arī ar Baltijas valstu vēsturisko pieredzi. Ar to cilvēku vēsturisko pieredzi, kas šeit pieredzēja 1940. gadu. Un, protams, viņi ir jūtīgi pret jebkuru situāciju no Krievijas puses, kas atgādina šo 1940. gadu. Ar to ir jārēķinās. Bet es domāju, ka Latvijas valsts savās atjaunošanas 20 gados ir ļoti nobriedusi valsts, arī mūsu sabiedrība ir ļoti nobriedusi valsts. Mums par daudz kas nepatika, un katram kaut kas cits nepatikt, bet mēs esam pārliecināti par savām vērtībām.